skatāmies, ka 11 visi pagalmiem. Ļoti patīkami skatīties, ka tie mazuļi nāk un meklē, ar ko var paspēlēties, ar ko var labu izdarīt. Un ļoti patīkami, ka viņi satiekas viens ar otru un pie mani atnāca un teica, es zinu to puiku vai es zinu to meiteni. Sākam no 11 un pabeidzam 3, jo uz batūtu gaidīja diezgan daudz pretendentu. Viņi izpildīja visus tos noteikumus, sakrāja punktiņus un pēc tam bija tā gaidama balva. Mums bija 5 punkti, kur vajadzēja izpildīt kādu uzdevumu pa vienam. Pirmreiz bija pa vienam, un par katru izpildītu uzdevumu viņi saņēma tādu zīmodziņu krāsainu. Un kad ir 5, tad tu vari iet un liekat uz batūta. Vēl bija florbols, futbols, bija dambretes, šahts un novus bija. Tā kā to galda spēles mēs organizējam sadarbībā ar sporta klubu Ezerkrasts, ar neredzīgu biedrību sporta klubu Ezerkrasts. Es gribu izteikt paldies visiem tiem, kuri atsaucās uz manu ielūgumu un piedalījās un palīdzēja. Aļona jau rakstot projektu norādīja, ka vēlas iegādāties batutu. Tas kļūs par pasākuma naglu. Nākamais dienas un satiku nepazīstus bērnus, un viņi prasa, kad būs atkal batuts, kad būs kaut kas tāds līdzīgs pasākums. Tas norāda uz to, ka viss pareiza doma bija. Paralēli sporta aktivitātēm Aļonas rīkotajā pasākumā darbojās arī lietoto mantu maiņas punkts un tirzniecība, taču tas nesot izdevies tik labi, kā sākumā cerēts. Grāmattirziņa piedalījies pa maz cilvēku, varētu vairāk, ja, tā kā bija tās meitenes ar savam rotaļlietām, viņi mainījās, pārdeva par simbolisku maksu. Viņam patika, bet es redzu, ka viņam pašam gribētos vairāk pircēju. Kā ir, tā ir. Ar drebītēm varbūt kautrējies cilvēki, ja, piedalīties, jo rajons nav no nabagiem un ne katrs grib parādīt to pusi no savas dzīves. Kopumā Aļona augustā iecerējas norganizēt vēl 2 šāda veida pasākumus. Cilvēkiem interese ir, bērniem patīk, tātad viss notiek pēc plāna. Ezerkrasta mikrorajona bērniem ko darīt netrūkst.